Jāapvieno labklājības un veselības ministrijas. Ar tādu tēzi burtiski vakar klajā nāca veselības ministrs Hosams Abumeri. Mans draugs un kolēģis Juris Pūce Twitterī to nodēvēja par komo tēzi. Kāpēc komo? Tāpēc, ka pirms pāris nedēļām vienotības elite viesojās pie Komo ezera Adenauer villā un it kā sprieda par Eiropas drošību, par vēlēšanu drošību un tam līdzīgi. Tie, protams, ka ir meli. Šajās regulārajās katru gadu šādas tikšanās vienotībai pie Komo ezera tiek runāts par vēlēšanām. Par vēlēšanu stratēģiju, par visādiem jautājumiem. Un šeit ar citu maza piezīme. Tas vien nozīmē, ka likums formāli ir pārkāpts, jo reāli ir saņemts finansējums no ārvalstu institūciju, šai gadījumā fonda, pasākumam, kurā vienotība ir gatavojusies vēlēšanām. Bet redzēsim, vai mūsu pārbaudošās institūcijas šādu ļoti elementāru pārbaudāmu lietu spējas un gribēs vērtēt. Bet tagad vēlreiz par Hosama Abumeri priekšlikumu. Tātad ir vai nav jāapvieno? Es domāju, ka varētu apvienot, jo, manuprāt, Latvijā vispār ministrijas fiziski ir par daudz. Taču vienu lietu es gribu atzīmēt. Mīļie cilvēki, cik vienotība ir pie varas? 15 gadus. Cik no šiem 15, 16 gadiem vienotība ir atbildējusi par veselības nozari, labklājības nozari, par valdību, finanšu ministriju kopumā? Absolūti dominējošo laiku. Tāpēc man ir jautājums, mīļie cilvēki, kur jūs bijāt visus šos gadus? Kur jūs bijāt, kad visas šīs reformas bija jādara? Es pateikšu, kur jūs bijāt. Siltos amatos, kaifojāt no tā, ka jūsu dzīve ir izdevusies un neko, diemžēl, nedarījāt pēc būtības. Un tāpēc es šiem priekšlikumiem gluži vienkārši neticu. Es esmu pārliecināts, šie priekšlikumi ir saistīti tikai un vienīgi ar to, lai jūs pirms vēlēšanām sev varētu pievērst uzmanību un atkal cerēt uz pārvēlēšanu oktobrī. Es tiešām ļoti ceru, ka jūsu vēlētājs nav tik dumšs un nav tik viegli apmuļķojams.